Mana joma, par ko es primāri atbildu Latvijas pastā, ir tieši tehnoloģija joma. Un vienkārši ieskatām, ka mums apmēram pastā ir, es teiktu tā, ap 100 sistēmām 50 IT projektiem. Un to, protams, mēs centīsimies ar laiku samazināt, bet tā, lai jūs saprotat, cik īstenībā mēs esam sarežģīti. Un kopā mēs strādājam ar partneriem pār pa 100 cilvēkiem ikdienā, lai uzturētu un attīstītu visas IT sistēmas. Bet visu pēc kārtas. Jā. Un sāksim ar to, ka droši vien šis gads mums bija ļoti izaicinošs, pastam bija daudz dažādu tipa ziņu. Un ziniet, cilvēki izvēlas zīmolus un arī to zīmolu priekšstatu vai to prestižu vai, teiksim, kaut kāda izpratni daudz arī veido tomēr mūsu sabiedrībā mēdī. Un bieži vien ir jāprot kritiski izvērtēt, kas ir, teiksim, patiesība, kas nav, kas, pieņemsim, arī varbūt ir nedaudz tur uzpūsts, varbūt īstenībā nav tik trāki un tam līdzīgi. Un līdz ar to, un dēļ visām tām izmaiņām ir kādas lietas, kas šogad mums ir sanākušas, ir lietas, kas varbūt nav, bet noteikti mēs esam ļoti lielu pārmaiņu priekšā. Un lielākās pārmaiņas visticamāk būs nākošais gads. Varbūt es tā lielās detaļās par ļoti specifiskām pārmaiņām neiešu, bet dažas no tām jums noteikti arī atklāšu. Un, ja mēs runājam tieši par tādiem pieņēmumiem un ziņām, tad pasts tomēr ir 100% piederības satiksmes ministrijai. Esmu pilnībā Latvijas valstī piederošs uzņēmums, līdz ar to ikdienā mēs jūtam, ka jebkāda veida ziņas, kāda veida notikuma pastā tiek parasti ļoti jutīgi uztvērt sabiedrībā un tiek vairāk par to ziņots nekā, pieņemsim, mūsu konkurentiem. Tur, nezinu, Omni vai DPD vai tam līdzīgi. Ja? Jo mēs esam tomēr valsts uzņēmums un operējam ar valsts naudu. Un, jā, bet, kā saka, Latvijas pastā strādā diezgan daudz, pat teikt, ļoti, kā lai saka, cilvēki, kas ļoti patriotiski, tas man ļoti pārsteidza īstenībā. Es esmu apmēram gadu pastā un pirms tam 17 gadus es biju privātajā biznesā. Līdz ar to tas ir tiešām tāds ļoti pozitīvs moments, neskatoties uz daudzām negācijām, jo galu galā arī mēs visi pastā gribam to pastu padarīt labāku un konkurētspējīgāku, jo mums tomēr jākonkurē privātajā biznesā. Iesim tālāk. Man ir jautājums autoriem. Paskatāmies uz šo bildi. Un kā jums liekas, ko jūs tur redzat un kur tas ir? Un kad tas ir? Lūdzu, droši iesaistamies diskusijā. Kā lūdzu? Vēlreiz? Jā, šis ir Latvijas laiks. Šis ir Latvijas pasts. Jūs redzat, cik jau kārtīgi, kā es saku, sasukāti, tur vestēs, kur klienti nāk, jau varbūt nevar tik labi redzēt. Un kā jums liekas, kur tas ir? Tas ir centrā, tā ir milzīga ēka. Un, ja jūs rūpīgi ieskatieties, tad jūs redzat, ka tā ēka ir tāds ļoti slaids, tāds ovāls izvirzījums. Kā jums liekas, kas tā pa ēku ir centrā? Cirks? Es varu pateikt joku par šo. Gribat? Mans radinieks teica, un viņš man prasīja, kāpēc Latvijas universitātes galvenai ēkai vienmēr izeja uz Mērķeļu ielu ir cieta, jūs zināt? Jā, 2 cirkus, 1 ielas nevar būt. Tā. Bet tas, protams, tādi studenti joki, jā. Bet jūs ļoti tuvu trāpījāt. Tā ēka ir praktiski tur blakus. Un viena no tām ēkām, kuru arī īstenībā tagad pieder universitātē, šis ir īstenībā Aspāzijas bulvārs 5, kur 6. tramvajs iet apkārt. Jā? Redzat to šaurot, ne, bet tādu izliekumu. Līdz ar to, ko es gribēju teikt, tad arī pasts ir bijis ļoti vēsturisks un praktiski radies kopā ar Latvijas valsti. Un mēs esam viens no tādiem īstiem senākiem un lieliem uzņēmumiem, kas mēs vēl esam, jā, par ko daudz maz nezinu. Un tur, ja nemaldos, blakus bija arī pirmais rādio vai TV tornis. Tur tieši pie kanāla. Kaut kad sen, man liekas, es neatceros, tā kā viss tas ir tā veidojies. Bet, ko es ar šo gribu teikt, kad vienkārši tādi mēs bijām,
Un tagad ir jautājums, kas tālāk. Jo, ziniet, ja, kā mūsu dižgars Rainis teica, pastāvēs, kas mainīsies, un pastam ir jāmainās, jo savādāk mums nebūs, kā saka, iespējams izdzīvot. Un lūk, vēlos pastāstīt par dažām jaunām lietām, kas mūs gaida. Un viena no lietām, kas mums ir bezkontakta piegādes. Un es varu skaļi apgalvot, kolēģi man piekritīs, mums uz šodien ir lielākais pakomātu tīkls Latvijā. Mēs esam pārspējuši tuvāko konkurentu Omnivu, kas ap citu Igaunijas pasts ir, nezināju. Jā. Tā kā tiešām liels prieks mūsu komandai par šo darbu, un mēs turpināsim izplasties, kā jūs redzat, nākošais pat līdz 500. Un arī mēs plānojam slēgt, un jau esam procesā, slēgt līgumus ar mūsu partneriem Lietuvā, Igaunijā. Un viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs to darām, ir tas, ka mēs arī gribam iziet tālāk uz, teiksim, tā plašāku tīklu, uz e-komercijas preču, teiksim, tā un paku piegādi, pat Baltijas līmenī. Tāpēc, ka es pieļauju, ka daži no jums noteikti ir iepirkušies AliExpress vai Tēmu un tam līdzīgi. Un jūs ļoti labi droši vien redzat, ka jūs izvēlaties preci, viņš automātiski jums informē, ka nosūtīs uz konkrētu pakomātu tīklu. Jā. Pagaidām Latvijas pastu nevar redzēt, bet drīz varēs, to es jums varu apsolīt. Un šie lielie spēlētāji uztver Baltiju kā vienu reģionu. Viņam neinteresē Latvija vai Igaunija, Lietuva, nē, viņam pat interesē tur Somija vai Skandināvija plus Baltija. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs tik ļoti, es pateiktu, agresīvi ejam tirgu un arī izplatīsimies tālāk. Jo pirms pāris gadiem tirgu, kā ievērojāt, ienāca Igaunijas pasts ar Omnivas zīmolu, un viņi ir tieši ar to mērķi, kad viņi paņem visu reģionu un tad piedāvā savu piedāvājumu lielajiem spēlētājiem, jo tur ir tās biznesa iespējas. Nu, lūk. Un, protams, pakomāti lielākoties jau ir reģionos. Ja? Un es arī pastāstīšu vēlāk, kā tas, teiksim, ietekmē mūsu nākotni. Dažādot saskarsme, tas ir par pasta un maksājumu pakalpojumiem arī reģionos. Un patreiz mēs vairāk vai mazāk transformējamies, ka pieņemsim liela daļa pakalpojumu, kas mums ir nodaļās, ir pasta paku saņemšana, arī no interneta veikaliem. Un ar laiku šis mums transferējās vairāk uz pakomātiem. Un, un arī, teiksim, cita veida pakalpojumi mums, teiksim, plānojās iet vairāk tādā kā mobilā versijā, būt tuvāk, es pat teiktu, šiem te reģionu cilvēkiem. Jā, jo viena no lietām, ko es noteikti varu pieminēt, ir pasniegs mājās. Cik daudz jūs esat dzirdējuši par tādu pakalpojumu pasniegs mājās? Ok, mums vēl ir kur piestrādāt. Principā tā galvenā joma ir sekojoša. Jūsu reģionā, pagastā, novadā nav pasta nodaļas, jums bez maksas varat izsaukt pa mūsu info tālruni, sev pasnieku uz mājām ar galvenajiem pasta pakalpojumiem. Bet tas ir tikai tad, ja jūsu novadā vai jūs neesat valsts pilsētā, jums tomēr nav pasta nodaļas. To, protams, arī var pa telefonu nosprasīt, atrodoties, kur jūs esat, bet tas tieši ir uz šiem te, teiksim, vairāk varbūt lauku reģioniem un senioriem, kuriem to pārvietošanās varbūt ir problemātiskāk. Lūk, ejot tālāk par vides pieejamību, šis ir koncepts vairāk vai mazāk par pašapkalpošanos un arī par teiksim, piekļūstamību nodaļās, gan invalīdiem, gan jauniem vecākiem ar bērnu ratiem. Šo mums arī, zinām, mērā uzliek arī, ja nemaldos, Eiropas direktīva vai likumdošana. Un no tā mēs arī pat nevaram izvairīties, bet arī mēs vēlamies kļūt pieejamāki. Arī mūsu koncepts ir, ka mēs ar laiku plānojam, cevišķi runājam par valsts pilsētām pāriet uz lielveikaliem, kuru darba laiks ir arī brīvdienās un ilgāk vakaros, kad pieņemsim cilvēki reģionās brauc, nezinu, sestdienās vai kur uz centru, kaut kur iepirkties vai satikties pie reizes lielveikalā un nokārtot visas pasta lietas arī brīvdienās ārpus darba laika. Mums arī otrs virziens būs, kad būs pašapkalpošanās kases, līdzīgi kā jūs redzat lielveikalos un visur citur. Arī uz to mēs jauno konceptu bīdam nākošais gadu, par ko droši vien vairāk zināsiet nākošais kādās ziņās. Un arī strādājam paralēli pie vieglākas, teiksim,
dokumentācijas piekļūstamības juridiskiem klientiem, ar kuriem mēs, protams, slēdzam līgumus, ja tas ir runa par kādu lielu apjomu sūtījumu izpildi un tam līdzīgi. Un ejot tālāk ir e-vide, kas ir tieši mans tiešais lauciņš, un šeit arī ir svarīgi pieminēt, ka tā ir pieejamība tikai digitāli, tas, par ko mēs, manuprāt, arī šodien daudz runāsim. Un nākošais gadu plānojam arī palaist pilnīgi atjaunot šo te mans pasts.lv pašapkalpošanās portālu, kur ir plānots ielogoties vai pievienoties, izmantojot vai nu Smart ID vai e-paraksts LV. Ja. Šeit varēs laiku redzēt visus jūsu sūtījumus un arī vēsturiskos datus, un tas būs pieejams gan juridiskiem, gan arī fiziskām personām. Vairāk informācija, protams, sekos, bet katrā ziņā šis te digitalizācijas pārmaiņu process mums tagad ir ļoti aktīvs šogad, kur tos rezultātus mēs redzēsim arī nākošajā gadā. Un jauna funkcionalitāte pakomātiem. Jūs droši vien esat daļu ievērojuši, kad ir jauni pakomāti, kuros var iemest arī vēstules. Tā ir viena no mūsu jaunākajām funkcijām, kas ar laiku arī aizvieto šīs te varbūt nedaudz jau novecojušās pasta kastes, kas varbūt rada kaut kādu tādu priekšstatu par pastu. Mēs ejam uz konceptu, ka visos pakomātos ir atsevišķi šāda sadaļa, kur tieši var iemest vēstules. Ja. Okay. Nākamais slaids. Tad nedaudz parunāsim par maksājumu un citiem pakalpojumiem un pāris punkti, kam es vēlos pieskarties, kas mums ir patreiz un ko mēs plānojam. Un viena no lietām noteikti ir skaidrs naudas pieejamība. Kā mēs izzinām, tad arī valsts līmenī ir iniciatīva, kad ir jābūt pieejamiem nevis pakomātiem, bankomātiem un skaidrs naudas izmaksām. Un, teiksim, ja patreiz to var izdarīt, ja nemaldos tikai mūsu kartēm, tad tādā nākotnē varēs ar visām bankas kartēm arī pasta nodaļā izņemt skaidru naudu, kā arī to varēs izdarīt, ja nemaldos arī ar laiku pie veikaliem, cik es saprotu, jā. Un tā būs laba alternatīva noteikti bankām, kurām, teiksim, jānodrošina bankomāti. Šī gadījumā šī skaidrā nauda būs arī pieejama pasta nodaļās. Ja mēs runājam tad par pārskaitījumiem, arī šeit patreiz rēķinu apmaksas maksājumi ir pieejami tikai nodaļās, un patreizējā Latvijas pasta PNS lietotnē, ja jūs varat redzēt atlikumu, nākotnē plānojam, ka arī varēs veikt naudas pārskaitījumus, izmantojot Latvijas pasta lietotni. Tas varētu būt sevišķi svarīgi arī senioriem, ja viņi grib kādam savam draugiem, radiem paziņā pārskaitīt, viņam vairs nebūs jāiet uz nodaļu, jo pasts ir arī maksājuma iestāde. Mēs ne tikai nodrošinām universālā pasta pakalpojumu, bet mēs arī esam Latvijas bankas licencēta maksājuma iestāde, kas attiecīgi veids gan pensiju izmaksu, gan nodrošina maksājumu veikšanu un rēķinu apmaksu. Un tas arī vairāk, kā saka, ir tajā digitalizācijas virzienā. Tad norēķina pie pastnieka mājās, kā jau minēju. Šeit patreiz mēs plānojam palaist tādu pilotu projektu, kā pie pastnieka mājās, kurš dodas izsaukumā pie senioru kādā lauka sētā, varēs norēķināties arī ar karti. Patreiz tur ir tikai skaidrs naudas norēķini. Un parasti ir tā, ka šim senioram tiek vēsta pensija, viņš pēreiz samaksā arī visus savus maksājumus. Nākotnē plānots, ja senioram ir karti, viņš var tieši ar šo karti arī norēķināties. Un tālākā nākotnē plānots arī, ka būs plašāks pakalpojumu loks, varēs gan veikt preses abonēšanu, pārējo visu uzreiz pie pastnieka, kurš visu digitāli varēs savadīt savā risinājumā un uzreiz samaksāt karti. Ja, tā kā mēs plānojam digitalizēties arī šajā jomā tieši reģionos, tieši ar reģionu cilvēkiem. Digitālo prasmju atbalsts, par to jau mēs ar šodien runājām, kad ir ļoti daudz jautājumu senioriem, jo šī ir tā mūsu auditorija, kuriem ar to digitālo pratību ir visgrūtāk, bet mēs to apzināmies, mēs to zinām un mēs esam gatavi kā pasts arī iesaistīties. Un viens no uzdevumiem mums ir arī apmācīt mūsu darbiniekus par digitālo pratību un likt viņiem arī konsultēt klientus, ceļš šos seniorus, ar kuriem bieži vien ir visgrūtāk. Un nākotnē mēs plānojam, ka arī
varēs veikt tādas lietas kā klātienes identifikāciju, plānojam iespējams, bet nesolu, ka varbūt ar laiku varēsim arī izsniegt e-parakstu nodaļās, bet tā ir tikai mūsu tā kā vīzija plāns, tur ir sadarbība ar LVRTC, jā, līdz ar to arī tā kā uzlabot šo te digitalizāciju. Un, jā, tad vēl pēdējie 2 slaidi no manas puses. Gribu piešķirt uzmanību arī tieši konkrēti IT jomai. Un patreiz praktiski esam kopā ar manu komandu izstrādājuši vidēja termiņu IT stratēģiju, kā mēs kā pasibam attīstīties gan iekšēji šo sistēmu optimizācijā, gan arī e-vides un e-pakalpojumu, teiksim, tā piesaistē un vēlamies būt tiešām konkurētspējīgi. Jāsaka godīgi, pēdējā gada laikā pamatīgi arī pamainīsies IT komanda Latvijas pastā. Mums ir daudz spēcīgi vadītāji, pienākuši klāt no privātā biznesa, kas tieši arī patreiz nodarbojas ar šo te jauno risinājumu izstrādi. Jo tas bija, es teiktu tā, kā teica laikam Edžus, galvenais īstenībā ir tie cilvēki. Jo, ja tas kods tur nestrādā, vai serveris neiet, vai tīkls ir izbeidzies, bez cilvēkiem nekas no tā vienkārši nestrādās. Tāpēc galvenais IT jomā ir cilvēki. IT rīku risinājuma attīstība. Jā, tas vairāk mums iekšēji uzņēmumā, bet arī šeit mēs esam šogad ieviesuši, daži no jums zinās tādu kā datu analītika. Mēs izmantojam tam Power BI, tas ir Microsoft tāds risinājums, kur redzot tos operatīvos rezultātus tagad un tūlīt, mums vadības līmenī ir vieglāk pieņemt ātrus un efektīvus lēmumus. Jo dati ir mūsdienas zelts, kā mēs IT jomā sakam. Jo mums ir labāki dati un operatīvāki, jo mēs skaidrāk zinām, kas notiek uzņēmumā un ko darīt, lai uzlabotu vājās vietas. Un, digitālās kultūras pilnveidi atbilstoši starptautiskajai praksē. Šis attiecās gan uz datu centru pārvaldību, kuri mums ir 2 patreiz, gan uz arī IT sistēmu ieviešanas praksēm. Jā, tādas, kā teiksim, nesaukšu tur svešvārdus, bet Edži zinās, kas ir agile un tam līdzīgi. Bet pašā laikā arī mēs to komandu izveidojam tā, lai mums ir, teiksim, kā tas ir IT industrijā pielemts, ja, teiksim, biznesa cilvēkiem vajag jaunu risinājumu, tad tas sākās viss ar biznesa analīzi, izstrāde, testēšana, nodošana produkcijā, kļūdu labošana, un tas ir iteratīvi pa pāris nedēļām, nevis tādā vienā garā blāķī. Un, protams, ļoti liela nozīme ir IT drošība. Šeit es gribu likt uzsvaru uz to, ka jūs esat dzirdējuši valsts līmenī, mums diezgan liels budžets tiks pielemts drošībai kā tādai valstī, un IT drošība ir daļa no tā, un es varu noteikti darēt, ka jebkurš no jums vai jūsu rats ir saņēmis visādi šīs te viltus ziņas, ka tur pastāja paciņa un tam līdzīgi. Šie te kibernoziedznieki ir ļoti gudri. Es pats gan andrīz esmu iekritis. Un tas, viņi nav muļķi, viņi skatās, kas notiek. Un arī šeit mums patreiz ir IT drošības daļa izveidota pastāv jau ar 2 darbiniekiem, un mēs viņu papildināsim. Un mūsu daļa sadarbojas ar tādām iestādēm kā CERT-LV un arī aizsardzības ministrija, kur mums ir atsevišķa domu grupa, kas operatīvi dalās ar jaunākiem kiberuzbrukumiem, kādiem, vīrusiem un tam līdzīgi. Un mēs varam operatīvi reaģēt, jo mums ik pa laikam arī ir saucamie tehniskie uzbrukumi mūsu datu centriem, kas respektīvi ir jāinvestē nauda IT drošībā. Kā arī otra nianse ir, kad bieži vien mums nāk ne tikai seniori, kurš iedzīvotājs uz pastu un saka, reku, man ir īziņa, atnāk uz paciņu, kas tas ir, un mēs jau redzam, ka tas jau ir viltojums. Un šeit tas ir sasaistīt to ar digitālās pratības aktualizēšanu, jo vairāk mēs paši izglītosimies un stāstīsim to mūsu klientiem, jo lielāks iespējas, ka šie cevišķi seniori neiekritīs. Jo nemaldos, kāda bija statistika, kaut kāda 11 miljoni pirmajā kvartālā vien bija izkrāpta nauda no sevišķi senioriem, zvanot, sūtot īziņas un tam līdzīgi. Un tā ir liela problēma. Un ar šo digitālās pratības uzlabošanu mēs šo varam samazināt. Un pēdējais slaids no manis. Ir tāda interesanta iniciatīva. Bija, starp citu, šovasar kā pilota projekts. Iedzīvotājiem bija iespēja iesaistīties pakamātu izkrāsošanā.
Un mums tiešām bija milzīga atsaucība. Paldies komandai par ideju. Un mums noteikti ir plāns to arī darīt nākošais gadu. Un tās pašvaldības, kuras vēlas iesaistīties, droši rakstiet mums uz mūsu info@pasts.lv un piesakieties. Un mūsu komunikācija daļa tālāk ar pakomātu daļu noteikti ir gatava šo te, kā saka, realizēt. Tas noteikti nebūs ātrāk kā nākošais gads, bet, manuprāt, kāpēc šis mūsu pilotu projekts vislabāk ir aizgājis? Tāpēc, ka cilvēkiem patīk radīt kaut ko kopā, kas ir paliekoši, un viņi redz, ka viņi pēc tam var pie šī te pakomāda pieteikt, hei, tā mazā daļiņa, kas tur ir kaut kas arī no manis. Jā. Līdz ar to galu galā, pabeidzot savu runu, es gribu likt uzsvērt to, ka Latvijas pasts ir Latvijas uzņēmums. Kad jūs ikdienā redzat šos te vismaz 6 pakomādus pie lielveikaliem, ja, tad tur ir igauņu, lietuviešu, somu, franču un vācu un latviešu pakomādi. Un izvēlamies Latvijas preci. Paldies jums!